Autoziņu skatītāji noteikti atceras šo ķeburīgo braucamrīku, kas šķiet sastāvam tikai no drošības karkasa, skaļa motora, lieliem bezceļriteņiem un pavisam skopiem krēsliņiem. Can-Am Maverick X3 ir neticami aizraujošs braucamais, ar kuru var startēt pat minirālijā. Ir pagājis kāds laiciņš, patiesībā vesels gads, un ir laiks iepazīties ar jaunajiem Can-Am produktiem. Un es atkal esmu Portugālē, kaut kur patālu no pilsētas, un tas nozīmē brauksim pa laukiem. Can-Am Outlander ir plaša profila visurgājējs, ko labāk vairs nesaukt par kvadrociklu, bet gan ATV. Tas ir saīsinājums no All Terrain Vehicle, tātad iznāk tas pats visurgājējs. Can-Am tādu ir daudz, bet Outlander ir pats jaunākais. Ar visurgājēju uzbūvi autoziņas iepazīstināja Can-Am ATV produktu vadītājs Philips no Kanādas. Starp citu, viņa skanīgu uzvārdu latviski varētu tulkot aptuveni kā Philips skaistais mežs. Jauno platformu par 95% veido jaunas sastāvdaļas, tātad mēs tiešām varam runāt par pilnībā jaunu transporta līdzekli. Outlander galvenā sastāvdaļa, protams, ir motors, kuram var piekļūt dažās sekundēs, noņemot sēdekli un sānu vāku. Motora tilpums ir 999 kubikcentimetri un ir divas jaudas versijas. 850. modelis attīsta 82 zirgspēkus, kamēr 1000. modelim ir 101 zirgspēks un lielāks griezes moments. Testa braucienos tieši 850. modelis šķita izveicīgāks un arī vieglāk vadāms. Jaunajam dzinējam pielāgots arī pilnīgi jauns variators. Tā kā Outlander bieži nāksies kļūt netīram, svarīgi pasargāt gaisa ieplūdes vietas. Can-Am šeit izdomāts kas jauns. Mēs esam izmainījuši gaisa ieplūdes novietojumu kā pārnes un kārbaitā dzinējam. Jāpagriež tikai divi slēģi šeit, jānospiež divas pogas tur, un jūs tiekat klāt variatora dzeses ieplūdei un dzinēja gaisa filtram. Can-Am Outlander ir iespaidīgs 30 cm klīrens. Ar tādu var braukt pāri akmeņiem un baļķiem. Lai procesā neapgāstos vai ātrumā nenolikt uz mutes, vajadzīga piemērota piekare. Mums ir pilnībā jauna piekare kā priekšā, tā aizmugurē. Priekšā ir dubultāveida svirs, kas pieļauj 11 colu piekares gājienu. Metriskajā sistēmā tie ir 28 cm. Aizmugurē gājiens ir vēl lielāks – 30 cm. Dažiem Outlander var dabūt arī Fox sacīkšu amortizators, un tie ļauj izpildīt šādus trikus. Can-Am Outlander ir cieši aizdarāmas kastes gan priekšā, gan aizmugurē. Un vēl jāatrod droša vieta tālrunim. Labāk, ja būtu kombinezona kabatā, bet ja kombinezona nav. Esam pievienojuši arī glabātavu tālrunim, jo mūsdienās vairums grib ņemt līdzi telefonu. Tāda glabātava ir visiem modeļiem. Tādās komplektācijās kā šī, tur ir arī telefona lādētājs. Outlander ir vairākas versijas, no tīri sportiskas līdz tādai, kas var veikt arī praktiskus darbus. Runājot par strādāšanu, cik tu ilgi braukās pa mežu, jo tāds Outlander būtībā prot, ko tad tikai rūkt un braukt uz priekšu, bet vienā brīdī tas kaut kā apnīk un gribētos izdarīt kaut ko noderīgu, bet neko jau tas īsti neprot, ne arti, ne zemi ecēt. Ar īstajiem aksesuāriem Outlander prot ne tikai art, bet arī stumt, vest, vilkt, tīrīt un pat dzēst meža ugunsgrēkus, kur citi netiek klāt. Starp citu, Portugālē demonstrētos aksesuārus ražo nevis Kanādā vai, piemēram, Meksikā, kur top pats jaunais Outlander, bet gan Igaunijā uzņēmumā Iron Baltic. Bet cik tad jaunais Outlander maksās? Kā ziņo Can-Am oficiālais pārstāvis SDK, vienvietīga ATV sākuma cena būs 15 990 eiro, bet divvietīgs Outlander Max 1000R maksās sākot ar 16 990 eiro. Latvijas dīleri Outlander sasniegs jau decembrī, tātad būs iespēja izmēģināt jauno visurgāju apstākļos, kādi Portugālē nav pieejami, tātad ziemā. Maveriki, Outlanderi un Traksteri ir tikai viena Can-Am planētas puse. Pavisam citā mīt Can-Am elektriskie motocikli un jancīgi trīsriteņi. Spider, Ryker un pat jaunais Canyon darināti uz sniega motociklu bāzes ar vienu velkošo ratu aizmugurē un diviem stūrējušiem priekšā. Can-Am trīsriteņu parādi Portugāles surfotāja paradīzē Nazārē izraisīja pietiekamu efektu, lai kāds aizdomātos, kāpēc gan liela ceļojuma moča vietā nepamēģināt ko tādu.
Turklāt pat visjaudīgākā spaideru vadīšanai nav nepieciešams mototiesības, pietiek ar B kategoriju. Pilnīgi nekāda kategorija toties daudz drosmes un nemazums pieredzes nepieciešams, lai uz dēļa mestos iekšā Nazāras episkajos viļņos. Šeit uzstādīti visi Guinness rekordi sērfošanā uz augstākiem viļņiem. Pašam sērfotājam nepietiktu ne laika, ne dukas aizirties līdz viļņu sākumam, tāpēc šeit piekopi tauin jeb ievilkšanas metodi. Sērfotājs viļņu pakājē tiek nogādāts ar Sea-Doo ūdens motociklu, kas arī ir attāls kanem radinieks BRP grupā. Īsāk sakot, visur, kur redzams logotips ar melno ātrumkārbas zobratu, agri vai vēlu kaut kas aiziet pa gaisu, un visticamāk būs vajadzīga ķivere.